Labrīt! Šeit esmu es ar savu draudzeni. Jā, man uzdāvināja balonu. Man pagājušajā nedēļā bija dzimšanas diena, tā kā es atvainojos, ka nebija video, man nebija īsta laika. Man uzdāvināja balonu ar zirdziņu. Jā, viņš ir no Hēlī. Jā, šodien būs gara diena, tā kā es nezinu, vai šis video būs garš, es centīšos nofilmēt, bet bieži vien. Tagad man ir kaut kas jādara, kad man ir intensīvi kaut kas jādara, es aizmirstu filmēt. Bet es ceru, ka es neaizmirsīšu un būs garš, interesants video un tas balons lien virsū. Man viņš patīk. Jā, šobrīd ir 10:30. Man ir jāuztaisa vakariņas, jo es nezinu, cik es būšu mājās. Es ceru, ka es mājās būšu pirms 9:30. Ja tā būs, es būšu ļoti priecīga. Jā, tāpēc taisīsim tūlīt vakariņas. Ātrais updates par grāmatām. Man ļoti sūdīgi tagad iet ar grāmatām. Es zināju, ka tā būs, ka sāksies garākas darba dienas un man nebūs vairs laika lasīt. Tieši tā arī ir. Vienīgais, es beidzot apēdu savu fanfikšanu par Harry Potteru pasauli, kur ir par Draco un Hermioni. Jā, vēl vienu fanfiku izlasīju. Viņu izdos angliski, tikai būs savādāk, jo tu nevari izdot grāmatu, kura ir balstīta uz citas autoras stāstu, bet viņa būs izdota citu nosaukumu, bet fanfika nosaukums ir The Auction. Latviski ir izsola. Jā. Tagad būs neliels spoileris tiem, kas nav redzējuši Harry Pottera filmas, tā kā tinat tālāk, ja jūs neesat un jūs gribat noskatīties. Principā stāsts šajā The Auction sākas ar to, ka tad, kad Hagrids ienes Harry Potteru pēdējā daļā, un Voldemorts pasaka, ka Harijs Poters ir miris, Harijs Poters ir reāli miris. Yeah. Un kas notiek? Un labie zaudē. Un Hogvardā Cūkarpā cīnījās un palielam bērni. Tur bija daži burvji kā burvji, ja? Bet tur bija ļoti, ļoti daudz bērni. Jaunieši, mazie bērni tur necīnījās, tur cīnījās jaunieši. Un kas notiek ar viņiem? Viņi tiek noķerti. Ļoti daudziem no viņiem viņi nāk es neceros kā ar latviski. Īsāk sakot, ļoti daudziem no viņiem vecāki ir cilvēki, nevis burvji. Kā bija nosaukums tiem bērniem? Es nevaru atcerēties. Labi, īsāk sakot, jā. Un, protams, ka Voldemorts neatbalsta tādus cilvēkus tā un šitā, jo viņam ir tikai poor blood un tīrasiņi un tā un šitā. Jā, un kas notiek ar tiem cilvēkiem? Viņi tiek saķerti un es nezinu, kas notiek ar pieaugušiem. Es pieļauju, ka pieaugušos vienkārši nogalina. Bet bērni, jaunieši tiek izsolīti. Un tad viņus pērk viss kaut kas. Un, viņi palielam paliek par slave. Jā, un tie jaunieši kļūst par vergiem. Jā, un, protams, ka Hermioni nopērk Malfoji. Un, protams, ka viņi tur samīlās ar Draco un traļivaļiem. Bet, principā, ļoti, ļoti tumša fanfiks. Nav viņa pozitīva, nav tur puķītes. Tur ir ļoti daudz nāves, tur ir ļoti daudz vārdarbības. Tā kā ļoti smags fanfikšans. Es pat grāmatas, man liekas, tik smagas neesmu lasījusi. Noteikti es neesmu lasījusi, tā nav mana literatūra. Bet man patika nenormāli milzīga. Es apskatījos, ka, ja tas fanfiks būtu kā grāmata, tur būtu 700 ar kaut ko lapuses, es visu to fanfiku izlasīju telefonā. Tā kā crazy. Man patika. Jā, man patika. Bija smagi, grūti, bet man patika. Viņa vienīgais tāpēc, ka viņu izdot, viņa nav šobrīd tā brīvi pieejama internetā. Es dabūju viņu nelegāli pa lielam. Bet, ja jūs gribat izlasīt un jūs nevarat viņu dabūt, jūs varat man uzrakstīt, es jums varu aizsūtīt. Tā kā jūs varat dabūt ar mani. Jā, kaut kā tā. Tā, ka uztaisīju vakariņas. Vakariņās es uztaisīju cūciņu ar sparģelīšiem. Man ļoti garšo sparģeli. Protams, es vēl pielikšu kaut kādus svaigos salātus. Es saskrāpēju savu vaigu, mazgājot seju ar nagu. Labi, ok.
Nu jā, tagad man ir jāsagaida, kamēr veļas mašīna beidz mazgāties, un tad mēs brauksim darīt lietas. Tā nu viss mājās, viss ir izdarīts, tagad brauksim. Pirms braucam uz stalli, mums ir jāizdara divas lietas. Pirmais ir, mums ir jānopērk Grifonam lucerna. Es ļoti ceru, ka mums sanāks, jo es nofēloju ar lucernu. Parasti es pērku pat, kad viņam vēl ir kaut cik, lai ja nu nav tajā dienā nopērkama, viņam vismaz ir uz priekšu. Šoreiz man tā nesanāca. Jā, un viņam vakar beidzās, tā kā man obligāti šodien vajag nopirkt lucernu vai vismaz kaut ko. Un otrā lieta, Valda mammai šodien ir vārdiena, tā kā nopirksim puķītes. Tā nu lucernas nopirku, man ļoti paveicās, tāpēc, ka bija pēdējais maiss. It kā zaiznes būtu pareizi nostājušās, ļoti labi. Paskatieties, cik smuku nopirku Valda mammai. Tīk smuki. Man liekas, viņai patiks. Labi, tagad aizbrauksim apsveikt un, laikam, ka paēst. Un tad, jā, sāksim strādāt. Atbraucu un pilnīgi neviena nav. Pilnīgi neviena. Ir pusdienlaiks, ir klusums. Kuš? Neviena nav mājās. Jā, apsveikums neizdevās. Labi, sagaidīsim, kad visi ieradīsies. Jā, nu apsveikt man nesanāca, tāpēc, ka nav Valda vecāku mājās. Labi, apsveiksim vēlāk. Man bija doma tagad jāt limeratu, bet sāka kaut kāds lietu smirdzināt, kas ir dīvaini, tāpēc, ka lietu nesolīja tagad, solīja ap 3, nevis tagad. Un es nevaru saprast, vai man noriskēt un iet pēc limeratas, kamēr apsaglošu mošiņš beigsies, vai arī tā prognoze ir pamainījusies, un tagad būs tas lietas, un pēc tam 3 nebūs, un neko nevar saprast, tā prognoze visu laiku mainās, tā kā neko nesaprotu. Bet tas lietus šobrīd vēl nav tik stiprs, tā kā laikam, ka es tomēr izskāšu un iešu sanest inventāru un iesim jāt limeratu. Nu, lūk, mani skaistie zirdziņi. Ielaisim viņiem ūdeni no mucas tagad, nav jānes no grāvja. Protams, viņu vienmēr izdzer. Jā, reku jau Grifons nāk padzerties. Nu, lūk, man skaistais bebīts ir atpakaļ, man viņas tā pietrūka. Vienīgais viņa ir atnākusi nedaudz tievāka, bet es pēļauju domu, viņa no stresa tur nēda. Tā kā, jā, un muskuļi ir čut pazuduši. Nu, ir kaut kādi, protams. Nu, mēnešu laikā jau nevar visi pazust, bet, nu, ir viņa tievāka nekā viņa aizbrauca, bet tas ir normāli, jo viņai bija stress skaiti. Nu, viņa ar Grifonu dzīvo kopš 8 mēnešu vecuma, man liekas. Nu, labi, ne, no gada vecuma varbūt. Un tagad pēkšņi viņa bija viena pati. Tā kā, jā, nedaudz arī rētiņa, bet, nu, tas ir normāli. Zirgi jau noplēš visu kaut kur savas galvas. Jā, nu, kur tad mans bēbis īsti bija, es arī jums šobrīd neteikšu. Ar laiku es saņemšos, es izstāstīšu, bet ne šobrīd. Bet jā, viņa ir atpakaļ, viņa pabija prom mēnesīt, un man viņas ļoti pietrūka. Viņai mūs arī, tāpēc, ka, kad mēs atbraucām viņai pakaļ, mēs atvērām furgonu, un viņa vienkārši iekāpa iekšā momentā, pilnīgi pat bez domāšanas kaut kādas. Viņa ieraudzēja furgonu, mēs atvērām, viņa iekāpa iekšā. Viņa gribēja mājās. Jā, viņa uzreiz saprata. Viņa vispār ieraudzīja, izdzirdēja mani, viņa sāka klaigāt ar tādu, nepamet mani, braucam mājās, es uzdīšos labi. Jā, es viņai atstāju, mēs viņu atvedām ceturtdien, man liekas, vai piekdien? Kad mēs tevi atvedām? Nu, ceturtdien vai piekdien. Un, jā, viņai bija brīvs, un tad es vakar viņu pakordoju. Un šodien būs pirmā reize, kad es viņai kāpšu mugurā pēc mēneša pārtraukuma, bet es arī, tagad stiprāk sāka līt. Nu, nekas, iesim pamirkt. Vakar kordā viņa bija ekstra mierīga, ekstra slinka, es pat teiktu. Varbūt viņai nav spēka, bet es domāju, ka viņai ir spēks. Te jau redzēsim, kāda viņa būs šodien, ko viņa teiks. Un tad kaut ko padarīsim. Bet neko daudz. Jā, pēc mēneša pārtraukuma neko lielu smagus viņai darīt nelikšu. Ak, Dievs, kā es biju aizmirsusi šo skatu. Uz mūžos bebītes. Bet man tiešām liekas, ka viņai arī kakls ir tievāks palicis. Tā kā, jā, tagad mēs viņu uzbarojam. Nu, man liekas, es visu laiku tagad, kad jāju retu, es vienkārši smaidīju. Es esmu tik priecīga, ka viņa ir atpakaļ, es esmu tik priecīga atkal jāt ar viņu, un cik tas ir forši. Un, es nevaru izstāstīt. Es esmu vienkārši tik laimīga.
tik forši. Es aizmirstu, cik viņai ērtas ir gaitas, ka viņa ir super maiga, ar 2 pirkstiem jājama. Nav kā, grifons ir paciets, bet nav ekstra ciets. Donna ļoti cieta, un tā kā es šobrīd vairāk jāju Donnu, tad ir kā ir. Jā, bet šis zirgs ar 2 pirkstiem viņa griežas. Viņa noliek galviņu lejā. Es saku, es visu laiku jāju, lēkšoju, rikšoju, un man vienkārši smaids uz lūpām, un es nevaru beigt priecāties. Tās prieks, ka viņa ir atpakaļ. Es tūlīt sākšu raudāt no prieka, nezinu no kā. Es nokāpu viņu atsoļot, un jau saglos sēžot, riesās asariņas, un tā viņas pietrūka. Jo viņa nav bučmūlīts, bet es zinu, ka viņai manis arī pietrūka. Es tūlīt raudāšu. Droši vien cilvēki, kas ikdienā nesaskaras ar zirgiem, domā, Madara, ko tu tur pārspīlē? Tas tikai dzīvnieks, tas nav cilvēks, tas nav tavs ģimenes loceklis. Excuse me, šis ir mans ģimenes loceklis. Šis ir mans labākais draugs, cīņu biedrs, terapeits, es nezinu, kas vēl. Komandas biedrs, partneris, viss. Es nesaprotu, kā cilvēki var to nesaprast, godīgi teikšu. Zirgs ir tik ļoti daudz, kas vairāk. Un tu to saproti tikai tad, kad tu atdod 100 uz zirgu, un zirgs tev pretī arī dod to pašu. Un tā ir vienreizēja sajūta, un tas ir kaut kas brīnišķīgs. To nevar tā izteikt vārdos, tas ir jājūt pašiem. Un kas man priecāja ar Limeretu, kā es viņu nopirku, kad viņai bija 8 mēnesīši, un viņa ir izaugusi ar mani kopā, es esmu izaugusi ar viņu kopā, un viņa nezin agresiju, viņa nezin, ko nozīmē sišana, viņa nezin badu, viņa nezin sliktus cilvēkus, jo viņa ir uzaugusi mīlestībā, viņa ir uzaugusi ar Grifonu, kurš viņai visu laiku ir mācījis tikai visu to labāko, tikai labas lietas, un šis zirgs ir zelts. Un es nevaru. Tā ir tik forša sajūta, ka tevis izaudzēts zirgs ir gudrs, foršs. Nav nekādā ziņā traumēts, sabaidīts vai vēl tur kaut ko. Viņa tiešām ir pati jaukākā, pati mīļākā ķēvīte. Labākais pēcruniņa našķis šobrīd ir zālīta, kā manējie vēl netiek ganībās. Debesis vairs nav apmākušās. Laikam tas bija tas mākonis, kurš solīja lietu, un viņš pagāja mums garām, jo tagad ir skaidrs debesis, spīd saulīte, un man vēl jāpaspēj Donna pajāt. Re, kurš tēvs skatās uz mums. Māžulīši. Tur mammītes guļ. Viņš daudz mīļumiņš izskatās. Limereta uzreiz aizskrēja dzert, un Grifons aizgāja viņai pajautāt, ko tad viņa īsti darīja. Viņš ir smieklīgs. Bet iesim pēc Donnas. Dons iznāk. Ar Donnu man, es domāju, nebūs baigi ilgi. Vakar es viņu pastrādāju, pajāju. Šobrīd es viņai mācu atvieglot muguru, lai viņa atslābina muguru un nolaiž galvu lejā. Pirmās reizes, kad es viņai to mācīju, man likās, tas ir neiespējami, jo viņa ir šausmīgi cieta uz muti. Tā man likās. Līdz viņai nomainīju trenzi. Nomainīju trenzi, problēmas atrisinājās. Tā kā man jau bija nojausma, ka viņai tā trenze, viņai ļoti, ļoti tā kā maiga, klasiska, vieglā, divdaļīgā trenze ar apļveidariņķiem. Braucamajam zirgam. Vai ne, es arī biju šokā. Bet tā kā saimnieki no viņas neko nepieprasīja. Bija ok. Līdz tu sāc no viņas kaut ko prasīt, un tā viņai, protams, viņa ignorē to trenzi, liekas, ka viņa šausmīgi cieta, tev jāizmanto šausmīgi daudz spēka, lai vispār kaut ko ar viņu izdarītu. Es nomainīju trenzi, problēmas atrisinājās, viņa palika mīkstāka, atsaucīgāka, foršāka, saprata, ko es no viņas gribu. Šodien, kad es viņu pajāšu atkal ar to viņas to trenzi, tāpēc, ka man slinkums pārliekt visu, jo tiem iemauktiem neder tā trenze, un tad man ir jāliek viņai Grifoni iemaukti.
Nu, lūk, Doncīts ir gatavs, tūlīt iesim jāt. Mums Doncītam ir pasūtīti jauni iemaukti. Ar Donnas iemauktiem vispār ir ļoti interesanti. Ar iemauktiem, ar kuriem viņa atnāca pie manis rudenī, nu, viņa bija nograuzus tos iemauktus. Tāpēc īpašnieki prasīja, kādu izmēru, protams, braucamais X-Full. Ok, pasūta X-Full. Atnāk kaut kādi, es nesaprotu, XX-Full var būt, nu, X-Full šitie točnā nav, un tur paskatāties, te man viss ir uz pēdējiem caurumiem, te es roku varu iebāzt. Jā, tā kā baigi interesanti. Jo Donnai tas purns, viņš nav garš, bet viņš ir plats. Tad ir, jā, nedaudz grūti. Un tagad mēs pasūtījām no tādas pašas firmas, kas ir Grifonam un Limeratai, nu saimnieki Donnai pasūtīja. Un Grifonam arī ir X-Full iemaukti, ja es pareizi atceros, bet man liekas, ka es viņam ņēmu X-Full, jo viņam ļoti daudz, kas uz galvas liekas, ir X-Full. Un tad, ja respektīvi es Donnai lieku Grifonu iemauktus, kuri viņai der, tad Donnai arī ir no tās firmas X-Full. Nu, mēs pasūtījām, viņas saimnieki pasūtīja viņai X-Full, gaidīsim, kad atnāks. Un es ļoti ceru, ka tie nebūs kaut kādi gigantu iemaukti, jo kāds sakars. Tas pats arī Donnai, viena no manām meitnēm, kas trenējas, Donnai nopirka apaušus full izmērā. Viņai neder, viņai ir par mazu viņi. Tad kāda galva viņai ir, ja šitie ir X-Full, ja, kuri te ir, nu jūs redzat. Un apauši full viņai neder. Tā kā jā, es ļoti ceru, ka vismaz tie iemaukti viņai derēs, bet pagaidām mēs tiekam galā arī ar šiem. Protams, viņi te ļurkājas un ir viņai par lieli, bet princips jau ir kārtībā, tā kā, jā, jāt jau var. Nu, tikko ar Donzi Ponzi ierikšojāmies. Es jau piekusu. Grūti ar viņu nav, viņa vienkārši, labi, viņa nav sarežģīta, vienkārši viņa šausmīgi cieta. Lai paprasītu viņai nolaist to galvu, es nezinu, man vajag 50% mana spēka. Nu, pēc tam jau, ka viņa saprota, viņa laiž mierīgi, bet sākumā. Un man liekas, ne jau tas, ka viņa nesaprot, bet tas, ka, cipa, viņa pat tev prasa, vajag? Kas būs, ja es nenolaidīšu? Tad es tagad nelaidīšu. Nu, zini, tāda sieviete. Jā, bet pēc tam, kad tu viņu pierunā, gudra ķēve. Nu, viņa nav stulba. Tu esi izlaiksim teikt, viņa nav stulba, viņa ir gudra. Nu, ar Donci Ponci mums gāja ļoti labi. Treniņa beigās palaicām krustiņu maršrutiņu, kad viņa neskrien uz šķērsļiem. Viņa laic ļoti labi. Vienīgais viņa vēl nesaprot, kad es viņai prasu atspērties ātrāk vai vēlāk. Nu, piemēram, kad mēs nepareizā distancē pieejājam. Bet tas ir ar laiku un pieredzi, tā kā es nemaz nedomāju, ka viņa uzreiz to sapratīs. Jā, bet ir labi. Ir daudz labāk nekā bija. Zāles pļāvējs numur 2. Arī pēc treniņa zālīte pats labākais. Nu, Doncis atnāca dzert. Jā, te vēl ir, bet stūlīt vēl ieliešu. Un pārējie zirdziņi ir tur. Tad tagad man palika iztīrīt bokšus. Un sāksim gatavoties. Kā mēs gatavojamies? Mēs gatavojamies sacensībām. Manas meitenes rītdien, 4 meitenes ar 2 zirgiem, braucu uz sacensībām pirmajām šogad. Visiem ir stress. Traki ir tas, ka tas sacensības notiek Rīgā, un mums rītdien kaut kādos 4:30 jau ir jāizbrauc. Tā kā tas ir tas visstrakākais, bet visādi citādi mēs visi esam gatavi. Grifona boksītes jau esmu iztīrījusi. Jau atnāca Viktorija. Viktoriju spilku pie darba. Viņa man mazgā un tīra furgoniņu. Mēs iesim paskatīties, kā viņai sanāk. Nu, kā tev sanāk? Jā, un tas, ka tur ir spalvas, tas tā. Super. Nu jā, tā jau tas furgons ir tīrs. Tikai nedaudz ar treku. Jā. Paskaties, cik viegli nāk nost. Super. Un tad jā. Nu, tur tev būs ļoti netīri tās barotavas. Bet, nu, neko nav tik traki. Ja mēs katru reizi pirms sacensībām mazgāsim, tad nebūs ko mazgāt. Nu, boksīšus iztīrīju, sienu saliku, šeit es neliku, tāpēc, ka Limerta ar Donna paliks ārā. Bet Aleksiņai gan ir, es viņai ieliku lielu porciju. Viktorija izmazgāja furgoniņu, tagad viss tīrs, skaists, smuki viss, palika skaidas salikt, tīras, siens,
Nu, un inventārs. Tā, atkal aizmirsu filmēt. Anna ar Grifonu jau ir gatava. Tur Viktorija ar Aleksu staigā. Dārta arī ir tur. Respektīvi, ko mēs daram ar zirgiem? Dienu pirms sacensībām mēs viņus izkustinām. Aleksai tas ir soļi rikši, Grifonam ir soļi rikši lēkši. Nekāds darbs, reāli tikai pa lielu āpli, lai zirgs izkustās, iesildās priekš sacensībām. Beidzot mums ir Valdis sanāca apsveikt viņa mammu. Kamēr es tas skraidīju, tikmēr Dārta bija treneris. Tagad jau Dārtiņa ir uz Aleksas, tikai viņa ir ar, sanāks pietuvināt nesanāks, viņa ir ar apaušiem. Jā. Kāpēc ar apaušiem? Tāpēc, ka Viktorija tad var jau iemaukt uz smērēt un, jā, lēnām sākt kaut ko darīt. Abi zirgi, Aleksa vienā virzienā ir jau ierikšojusies, Grifons ir abos virzienos ierikšojies un tūlīt sāks lākšot. Ar Grifonu katru pavasari ir ļoti grūti, jo viņam ir tas head shaking sindroms. Jūs varat redzēt. Viņš šausmīgi mētā galvu. Jā, un tas ir katru pavasari. Vienīgais, ko es esmu sapratusi, kas pret to palīdz, ir mušumaskas ar UV starojuma aizsardzību. Un tad, es šodien viņam neuzliku, jo es domāju, nav saules, kāpēc, lai viņš mētātu galvu, jā, viņš tāpat metā galvu. Jep. Mīļumiņi rikšo ar apausīšiem. Tik mīlīgi. Anna jau atsoļojas. Anna, kā tev patīk viņu jāt, kad viņam galva iet par riņķi? Ir grūtāk, bet, nav tik traki. Man vairāk nepatīk tad, kad viņš riktīgi skatās uz zemi un savas kājas, tad man... Jā. Kā tev sanāk viņu pagriezt, kad viņam galva mētājas? Es ar kājām griežu. Ļoti labi. Jā, super. Dārta, kā tev patika ar apaušiem jāt? Grūti pagriezt uz turien. Šeit vieglāk pagriezt. Pagaid, viņa tevi vilka uz āru, jā? Jā. Jā. Bet neko, smuki, forši. Kaut kas savādāks. Lūk, Aleksiņai sapinām bizītes. Pēc smukās tehnikas, ka izskatās, ka tā bizīte iet cauri visur. Tā man ļoti patīk, kad zirgam garas krēpas, tad var šitādu tehniku uztaisīt. Jā, un priekšā parasta bizīte, jo viņai liksies austiņas. Tūlīt ķersimies pie Grifona. Ar Grifonu gāja grūtāk, bet Grifonam arī ir sapīti bumbulīši. Nav tik smuki, jo viņam krēpju tā nav, bet, sapīti. Un vēl astīte, Grifona izajārā. Astīte sapīte, tāpēc, ka viņam tur ir tas izkasītais, un tas centos paslēpt kaut kā, bet astīte smuki izskatās. Tā, lūk, aiziesim paskatīties, ko mazās meitenes salika. Ļoti smuki, sakaisie, sieniņu salika, pēc tam pieliksim vēlāk. Tā, inventāram, kas tad darās? Labi, viņas otrādi ir uzlikušas, bet nav tik traki. Ok, izskatās, viss labi. Pārliku Grifonu segulus. Ja viņas gribēja Aleksas seguli, tā lai tā stāv. Bet, jā, gatavi. Tā sacensībām ir viss gatavs. Meitenes ir tādā patīkamā stresiņā, var just pēc tā, kā viņas runā. Zirdziņi ir safrizēti, gatavi. Aleksiņa arī gatava. Jā, un tad paliek rītdien. Tā kā vēlat mums veiksmi. Es domāju, ka viss būs labi. Esmu pārliecināta, ka viss būs labi. Un, jā, tad paldies, ka noskatījies šo video. Neaizmirsti ieraksti komentārā novēlējumu meitenēm, lai viņām veicas. Un neaizmirsti uzspiest laiku. Un, ja vēl neesi to izdarījis, noteikti piesako man. Labi, atā!